Gatavojoties 24. maijā mūsu kopējām pasākumam ar Elvu, kas saucās Body Reset, tas nozīmē, tā būs grupas sesija, kurā mēs iesim iekšā un izglītosim cilvēkus par to, kādā veidā var ikdienā regulēt savu nervu sistēmu. Tas nozīmē atlaist to spiedienu, būt lielākā piepildījumā, lielākā balansā ar to, ko ikdienā mēs kā personas pieredzam. Un mēs nolēmām ierakstīt tādu nelielu video, tādu intro par to, ko vispār nozīmē nervu sistēmas regulācija, kas nav nervu sistēmas regulācija. Ar to, īstenībā, Elva, kas ir tas, ko tu dari ikdienā? Pastāst vairāk. Zini kā, man ir tā, ka mans darbs piespiež mani regulēt manu nervu sistēmu, jo esot kontaktā ar klientu, ceļot ārā kaut kādas ļoti lielas un smagas cilvēka tēmas, ja es katru reizi ietu un dzīvot līdz tā cilvēka stāstu, un ja es katru reizi būtu tā kā iekšā tajā stāstā un mēģinātu viņu kaut kā glābt, nevis atbalstīt, tad visdrīzāk es vienkārši ritīgi ātri izdegtu. Kas ir tas, ko tu dari ikdienā profesionāli? Es esmu somatikas un elpošanas pasniedzējs, esmu masiere, un šobrīd es mācos arī par nāves un piedzimšanas dūlu. Tā kā es esmu cilvēkiem, sievietēm, pāriem līdz tādos ļoti lielos dzīves notikumos, kas parasti nes savu līdz ļoti augstu stresu, ļoti lielas bailes, ļoti lielu nedrošību. Un, jā, tāpēc tā prasme, spēja izregulēt sevi, tas darbs, kurā es esmu, vienkārši augsta intensitātes apstākļos palīdz cilvēkiem apgūt, ko nozīmē vadīt savu nervu sistēmu. Pareizi? Vēlreiz? Augsta intensitātes apstākļos tu palīdzi kā dzemdības, kā gaidības. Jā. Tā skaitā palīdz cilvēkiem vadīt savu nervu sistēmu. Jā, īstenībā tas ir tas brīdis, kur ir ļoti augsts stress, jo sieviete pieredz ļoti augstu sāpju, ļoti liels sāpes un spēja vēl izregulēt sevi tajā brīdī. Liekas, ka tev tūlīt, nezinu, kājas rokas griež nost. Un kā ar vīriešiem? Arī viņiem es mācu. Kāds viņiem ir stresa līmenis? Ļoti augsts. Esat līdzās? Jā. Ļoti augsts. Padalies, kas ir tās izpausmes parasti vīrietim gaidību procesā? Ģipšana. Dzemdību procesā? Ģipšana, jā. Okay. Tas nozīmē ļoti augsts stresa līmenis, kur cilvēks nespēja patiesībā pārvaldīt. Jā, bet īstenībā viss trakākais, ko es esmu arī, es strādāju ar sievietēm pēcdzemdību periodā, kuras palīdz viņām izstrādāt dzemdību traumu. Un tas, ar ko es ļoti bieži saskaros, kad viņām liekas, ka partneris man nāk tā kā līdz, bet nav tā kaut kur tā iekšējā sajūta, ka viņš tā kā pīstam atbalsta. Ka viņš tā kā ir, bet tā kā nav. Un kāpēc nav? Tāpēc, ka tas stress tajā brīdī ir tik augsts, un viņš vienkārši tā kā aiziet dorsālajā, tā kā shutdownā. Nemāk būt klātsošs procesā. Viņš vienkārši aiziet tā shutdownā, un līdz ar to tā kā fiziskais ķermenis tur blakus ir. Un sieviete ir izmainītā apziņas stāvoklī tajā brīdī, un viņš tikai tur ir, bet īstenībā tur nav. Un tāpēc ir tas, kur īstenībā tur pēc tam ir vienkārši daudz traumas un lietu, ko pastrādāt, pārstrādāt. Ko nozīmē regulēt savu nervu sistēmu? Regulēt savu nervu sistēmu. Viens, tas ir kontakts ar savu ķermeni, ka tu apzinies savas vajadzības, savas vērtības, bet tas ir tas, uz ko ļoti daudz cilvēku iet. Vispār, tā kā arī, kad atnāk cilvēks pie manis, viņš tā kā nesaprot. Es zinu, kas ir vajadzība, es zinu, kas ir vērtība, bet es īsti nesaprotu, kas ir manējā. Es īsti nesaprotu, kas ir tas, kas tas ir. Kāpēc nesaprotu? Tāpēc, kad nav kaut kur tas īstais kontakts, bet no nervu sistēmas tā kā skatoties, tas cilvēks vienkārši nezina, kā atgriezties ventrālajā nervu sistēmas stāvoklī, būt mierā ar sevi, būt tajā harmonijā, mīlestībā, vieglumā, ķermeniskā, mentālā atslābumā, lai spētu to sajust. Ok, te bišķiņ atkāp tādi paņemsim.
Ko nozīmē vajadzība? Kā mēs varam izdalīt vajadzības? Nu, mēs varam vienkārši Maslow piramīdu paņemt. Bet, ja mēs tā vienkārši paņemsim, mums ir mūsu fizioloģiskās, fiziskās vajadzības, jā, un mums ir mūsu emocionālās vajadzības. Jā. Un tas, par ko mēs te runājam, kāda ir tā vajadzība, patiesībā ir tas, kas ir tava emocionālā vajadzība. Visam apakšā tas, ko mēs ikdienā darām, ir emocionālā vajadzība. Jā, nē, fizioloģiskā arī. Jā, nu tā būs kaut kāda drošība, ēdienas un vispārējais, jā, pareizi. Bet visam apakšā jau vienalga būs emocionālā vajadzība. Man liekas, ka fizioloģiskā ir pašā pamatā. Okay. Tāpēc, kad vispirms, ja tu neesi apmierinājis savu fizioloģiju, tas jau ir par to nervu sistēmu. Par toaleti. Man bija viena kliente. Viņa nekādā veidā nevarēja dabūt saķeri ar savu ķermeni. Nu, nekā. Viņa nāk un nevar dabūt to saķeri. Meditācijas nestrādā, elpošanas nestrādā, kustība nestrādā. Jā, tā kā somatiskā elpošana, jā, tas ir tas brīdis, kur viņi tā kā bišķiņ tā kā dabū to saķeri, iziet ārā. Nav. Ikdienā augsts stress un viss pārējais, un ģimenē bizness un viss, un kā viņa dabūja to kontaktu ar savu ķermeni, kad viņa sajūta savu fizioloģisko vajadzību aiziet uz toaleti. Okay. Un caur to viņa dabūja to saķeri, un viņa tā kā, man tagad vajag uz toaletes, tagad aizēju, man tagad gribās padzerties, es aizēju padzerties, man tagad gribās ēst, es tagad pēdu, nevis tad, kad visi iet pusdienās, bet tad, kad viņa grib. Tas nozīmē sajust ķermeņa impulsu, kad ir tā vajadzība patiesi, nevis tā, kā ir pieņems 3 dienā ēdu no rīta 8, 1 un tad no sērijas 7, ja, jo tā ir pieņemts. Kaut gan man patiesībā es negribās. Jā. Okay. Un caur to viņai ir es tā kā pārvaldu savu ķermeni, un tad ir tāda lielāka iekšēja drošības sajūta, ka tu vari pārvaldīt arī savas emocijas. Bet tas ir tā kā pēc tam. Vispirms ir fizioloģija, un tad ir emocionālās vajadzības. Kas ir ventrālais nervu sistēmas stāvoklis? Tas ir tas, uz ko mēs patiesībā ikdienā gribam vienmēr tiekties un ko mēs gribam dabūt. Visi apzināti, neapzināti iet uz ventrālo nervu sistēmas stāvokli. Tas ir stāvoklis, ko es tur pieredzu, kad mana nervu sistēma ir ventrālajā nervu sistēmas stāvoklī. Tad ko es tur pieredzu? Ko ķermenis pieredz? Ķermenis pieredz atslābumu. Ķermenis pieredz to, ka nav kaut kur sāpes. Vienalga tās ir vai nu fiziskas vai somatiskas sāpes, vai slodzes, pārāk lielas slodzes sāpes arī īstenībā. Ja mēs darām kaut kādu fizisku darbību ventrālajā nervu sistēmas stāvoklī, tad iespējams mazāk sāpēs arī pēc tam kaut kur muskuļi. Bet es to redzu, ka ventrālais nervu sistēmas stāvoklis ir tas stāvoklis, kurā mēs spējam pieredzēt tikai un vienīgi mīlestību, tuvas intīmas attiecības. Un tas ir kaut kur tas, kur mēs visi apzināti, neapzināti ejam. Ja mēs visi kaut kur gribam mīlestību, mēs visi kaut kur gribam, lai īstenībā mājās ir miers. Tas nozīmē, tas ir nervu sistēma šajā stāvoklī izjūt mieru, piepildījumu, balansu, ikdienas to balansu, pēc kā mēs visi tiecamies, gan darbā, gan attiecībās, gan ar sevi ikdienā. Tas ir tas ventrālais. Okay. Kāpēc ir nepieciešams regulēt savu nervu sistēmu? Kāpēc būtu vajadzība saprast, ko nozīmē ventrālā nervu sistēmas stāvoklis, ko nozīmē simpātiskais nervu sistēmas stāvoklis, dorzālais? Ko tas vispār nozīmē? Kāpēc tas būtu nepieciešams cilvēkiem zināt, lai ikdienā tad, ko viņi to visu var darīt? Es varu pateikt, kad es sapratu, kāpēc man ir jāregulē savu nervu sistēmu. Brīdī, kad piedzimst bērns, tev ir vesela dzīves cilvēks, kura nervu sistēma ir atkarīga no primārās aprūpes nervu sistēmas, attiecīgi no manas nervu sistēmas. Un kamēr man īsti nav skaidrība, kas notiek manī, kamēr es īsti nesaprotu, kā sevi izregulēt, jo tas bērns jau ļoti daudz raud. Viņam ir ļoti daudz vajadzības un spēj tās vajadzības nolasīt,
apmierināt tieši tādā veidā, kā viņam vajag, nevis kā man liekas, kā vajag. Tā ir tāda, jā, tas bija tāds ceļš, un saprotot sevi, vispār saprotot, mana iekšējā sistēma vada otru sistēmu. Mana iekšējā sistēma vada īstenībā visas citas sistēmas, kurām es esmu kaut kur ikdienā kopā. Vai nu es vadu, vai nu mani vada. Un tajā brīdī, kad tu saproti īstenībā to savas nervu sistēmas spēku, to varu, kas tam fiziskajam ķermenim īstenībā ir, un tad tikai pieņem lēmumu, vai nu tevi vada, vai nu tu vadi. Tas uzņemties atbildību. Jā. Paņemt to pulti, nervu sistēmas pulti savās rokās, uzņemties atbildību un vadīt, vai arī atdot to pulti kādam citam, kas tevi vadīs. Jā. Līdzīgi ir manā ikdienas praksē, kad es strādāju ar vadītājiem. Man vienmēr bijis tāds, kad es tikko sāku izglītoties un strādāt ar nervu sistēmu, tad klausījos vienu podcastu, un tur bija tāds teikums, kad vadītājs, kurš nepārvalda savu prātu, savu ķermeni, kā viņš var vadīt cilvēku komandas, viņš nepārvalda sevi. Tas ir slikts vadītājs. Labs vadītājs ir tāds vadītājs, kurš spēj pārvaldīt savu prātu, savu ķermeni, un pielikt klāt savu nervu sistēmu patiesībā. Jo atkal tas ir miedarbība ar apkārtējo vidi. Un tad jautājums ir, kā vadītājs, kā uzņēmuma īpašnieks, es to pulti kam atdodu? Tiem darbiniekiem, tiem klientiem, tiem piegādātājiem, vai es atdodu pats sev un mācos viņu vadīt. Uzņemties atbildību. Tāpēc ir nepieciešama šī nervu sistēmas regulācija, uzņemties atbildību un būt tajā ventrālajā nervu sistēmas stāvoklī. Vai labi, iesim uz priekšu ar jautājumu, kā tu regulē savu nervu sistēmu ikdienā? Kā es regulēju? Tā ir kustība, tas ir sports, bet tā nav pārmērīga kustība. Tā ir, noteikti tās ir meditācijas. Un elpošana. Cik tu ilgi meditē? Ikdienā? Cik tu vispār ilgi meditē savā dzīvē? No cik ilgi laikiem es meditēju? Jā, no cik gadu vecuma? Cik gadus jau tu to dari? Es sāku ar cigunu vispār. Un tas bija... Cik man tā ir tirgāt? Okay. Man liekas, ka kaut kāds 7 gadi varētu būt jau. Bet tu to darīji tikai tāpēc, ka tavā ikdienā bija kaut kas satraucošs, kur tavu nervu sistēma bija disregulēta, pareizi? Nē, man vienmēr ir bijis tāda ļoti liela interese par visādām praksēm un visu kaut ko, un tāpēc es to darīju, bet vairāk tāds intereses vadīt, ne tāpēc, ka man kaut kas ļoti, ļoti slikti, bet vairāk tāds intereses vadīt. Jā, tā kā tas nebija tāpēc, ka es jūtu kaut kādu ļoti lielu spiedienu tajā laikā. Pazīmes, ko nozīmē disregulēta nervu sistēma? Ko cilvēks izjūt ikdienā, kad viņam ir disregulēta nervu sistēma? Kas ir tās lietas, ar ko cilvēki nāk pie tevis? Hroniskas sāpes, klejojošas sāpes. Ko nozīmē klejojošas sāpes? Tas ir tā, kad vienā dienā, piemēram, sāp papēdis, nākošā dienā sāp gurns, pēc tam atkal sāp galva. Un tam nav izskaidrojums no ārsta puses, ko tas nozīmē. Analīzes viss kārtībā, izmeklējumi viss kārtībā. Jā. Kāds vēl? Tas ir tas, kā es esmu masiera, tāpēc man tie sāpju cilvēki, fizisko sāpju cilvēki nāk arī diezgan daudz. Bet nāk arī, kas jau ir tāds ritīgi jau gals, tā ir trauksme, tā ir depresija. Un īstenībā tie ir arī kaut kur somatiskās saslimšanas. Ko nozīmē somatiskas saslimšanas? Fiziskas saslimšanas? Fiziskas saslimšanas, jā, kur īsti nav izskaidrojums, kāpēc ķermenis rīkojas tā, kā viņš rīkojas, bet viņš tā rīkojas. Dusmas,
aizkaitinājums, neskaidrība ikdienā cilvēki, kad izjūt, tas arī ir pazīmes, ka tā ir disregulēta sistēma, piekrīt, sistēma. Jā, bet par to parasti nav tā, ka nāk, es tur tas dusmojos. Es ar to tikšu galā. Dusmošos, viss būs labi, vai arī, tā kā bieži vien dusmas ir tā emocija, kur cilvēki īstenībā izjūt lielu kaunu, viņiem ir kauns kaut kur arī atzīt. Bieži vien arī cilvēki pat neapzinās, kad tās dusmas viņam nav apzināts, vienkārši viņi to pieredz savā ķermenī. Kā izskaitināja. Tas ir tas tā kā es to pieredzu, gan jau pāries. Jā, bet beigās... Tas, ka tev gribas uzburkšķēt, riept, iedurt. Tad līdz ar to, kas ir tas, kas cilvēkiem rada to ikdienas spiedienu, trauksmi, stresu paaugstinātu, kas aizved līdz pat depresijām, izdegšanām? Tik tālu es esmu sapratusi, ka nav apzinātība savās vajadzībās un nemāk viņas apmierināt. Apmierina kaut kādas sabiedrības vajadzības caur sevi, apmierina, tur mammas, tēta, ģimenes vajadzības caur sevi, bet īsti kaut kur savas īstās patiesās, kā es patiesībā gribu pieredzēt savu dzīvi, tas tā nav. Tad apzināti, neapzināti atdot savu pulti atkal citu rokās, ārējai videi. Nevis paņemt savās rokās un pārvaldīt to pareizi. Baigi interesanti. Iesim uz priekšu, parunāsim par to, kas ir un kas nav. Ko nozīmē regulēta nervu sistēma un kas nav regulēta nervu sistēma. Parunāt tu tagad. Ok. Restīvi, kas nav nervu sistēmas regulācija. Mēs gājām cauri tikai punktiem, domājot to, kas tad īsti tas nav. Un kas sabiedrībā tiek pieņemts to, ka, man liekas, ja es tā darīšu, tad es savu nervu sistēmu tad es tā atpūtīšos. Ja? Un viena no tādām milzīgām lietām patiesībā mūsu sabiedrībā ir alkohols. Alkohols mums šķiet, ka mēs piekdienā vai sestdienā iekapāsim nedaudz vīnu, ka tas palīdzēs mums atslābināties. Ja? Tas mums ir tādā tonusiņā, palīdzēs aizmigt, un viss kārtībā. Patiesībā lietot alkoholu, nervu sistēma tiek ritīgā spiedienā ielikta, jo patiesībā tas, ko mēs gāžam iekšā ķīmijas kokteili. Jā, nav svarīgi, vai tas ir audzēts no vīnogām, vai tas ir destilēts, jā. Bet mēs iegāžam ķīmijas kokteili savā ķermenī, un tajā brīdī mūsu iekšējie orgāni patiesībā strādā, lai to visu izvadītu ārā, un tas prasa milzīgu enerģiju, un tas ir noslodze arī visai mūsu nervu sistēmai. Ar to īstermiņā, tas kā vienmēr, īstermiņā viss strādā, viss kārtībā, ilgtermiņā spiediens, izdegšana. Jā, tas nozīmē, ja ikdienā cilvēks ir pieradis savu nervu sistēmu atslogot, pēdiņās atslogot caur alkoholu, tad patiesībā tas ir tāds ilgtermiņā ceļš uz to izdegšanu, to spiedienu. Pareizi? Jā, un ar to manā praksē es ļoti bieži cilvēkiem šo saskaros, ka tas ir veids, kādā veidā viņi ir ieraduši atslābināties, bet patiesībā tas ieliek milzīgā stresā. Smēķēšana, bet nevis pa klasisko smēķēšanu visiem viss skaidrs, bet tagad šī modernā smēķēšana, jā, tas disregulē nervu sistēmu, tas ir tie saucamie, kā viņi sauc? Elektroniskās cigaretes, jā. Un viņi nesmažo, viņi negaršo, līdz ar to var šaut iekšā. Jā, prāts un ķermenim tā kā baigi labi, šis nekas kaitīgs, diezgan nevainīgs, bet patiesībā atkal mēs gāžam iekšā ķīmiju savā ķermenī, kas dod mūsu nervu sistēmai atkal milzīgu spiedienu, jā, tad stimulē, jā, tas ir stimulants, kas stimulē mūsu nervu sistēmu, kas ieliek paaugstinātā stresā. Kas vēl bija, ko mēs gājām cauri? Sports. Pārāk liels. Pārmērīgs sports. Pārmērīgs sports, jā. Mēs runājām, vai 5 dienas nedēļā sports ir pārmērīgs vai nav pārmērīgs nervu sistēmai. Atkarīgs no. Atkarīgs arī, jā. Bet lielākoties visbiežāk būs. Jā, jo manā pieredzē ir ļoti daudz sportisti, jā, kas arī tas ir veids, kā mēs varam kaut kādu nervu sistēmas daļu atslābināt, jā, palaist vaļā to smagumu, jo tas, kāpēc cilvēki nerad arī iet sportot, lai nolaist laiku, kā mēs sakam tautā. Bet šis te pārmērīgās slodzes, ko mēs iedodam, ja mēs katru dienu trenējamies vai 5 dienas nedēļā trenējamies, jā,
tas patiesībā ieliek vēl lielākā diskomfortā mūsu nervu sistēmu, mūsu ķermeni. Jā. Kā mēs vakar runājām par to, ka triatlons, īsti triatlons ir nervu sistēmai, tā ir katastrofa patiesībā. Profesionālais sports, tā ir nervu sistēmai katastrofa. Jā. Bet ja tas triatlonis spēj būt ikdienā, vai profesionālais sports ikdienā, tajā ventrālajā nervu sistēmas stāvoklī, vajag labi, tad viss iet kopā. Jā. Balansā. Tas nozīmē, mācamies būt balansāts. Tas nenozīmē, ka alkohols kaut kur slikts, jā, bet vienkārši mēs nemākam. Mēs viņu vienkārši pārmērīgi nevelt. Mūsu valsts statistika ir tāda, kā viņa ir. Es zinu, kā man liekas, jāstāsta vienmēr, jāiemāca sevi saprast, kāpēc es lietas daru to nodomu apakšā. Vajadzība. Ja es saprotu, ka mans nodoms ir tagad iedzert, lai es atslābinātos, vai tas tagad tiešām man palīdzēs? Absolūti ne. Jā. Zinām, uz to brīdi jau palīdzēs, jā. Šķietami, jā. Bet tā ķīmija, kas iedarbosies uz ķermeni, tā būs katastrofa nervu sistēmai. Pārstrādāšanās, kas mūsdienu pasaulē ir klasika, jā, izdegšanas darba vietā. Ir ļoti, viņš tikai pieaug patiesībā. Izdegšanas darba vietā tikai vienīgi mūsdienās pieaug. Un te mēs runājām par life-work balance, jā, šis te balans, jā, kur modernais vārds, kur visi mēģina teikt tiekties, bet patiesība tāda, ka neviens tur īsti nemāk nonākt, ja mums nav prasmes kādā veidā tur nonākt. Un pārstrādāšanās bieži vien tās 10-12 stundu arī kapāšanas vai 8 stundu kapāšanas, kur mēs nonācām pie tā, ka patiesībā ikdienā daudz strādājot, ja, tiecoties, dzenoties pēc naudas, pēc varas, pēc slavas, pēc atzinības, ko bieži vien darbvietā mēs cenšamies neapzināti panākt. Ja. Visu to, ko mēs tur gribam iegūt, tas ieliek sistēmu, mūsu nervu sistēmu tādā simpātiskajā un dorzālajā, mainoties no viena uz otru ja, stāvoklī. Bet ja cilvēki, ja mēs kā personas mācētu turēt sevi darba vidē, mentālajā stāvoklī, mēs patiesībā strādātu mazāk un 2-3 efektīvāk. Tikai tāpēc, kad mēs to darītu ar prieku, ar piepildījumu, ar uzticēšanos, ar pārliecību, ar drosmi lielāku. Kā to panākt? Apzinātība. Ja, paņemt to pultu savās rokās. Ja, un, apzinātības prakses, ja kāda veida apzinātības prakses var veicināt to. Tas, ko mēs ikdienā darām, ja strādājot ar cilvēku nervu sistēmu, iekšējo stāvokli, ja, tavs lauciņš ir būtībā jaunās ģimenes, ja, ne tikai, ja, mans lauciņš ir vairāk tieši vadītāji, īpašnieki, kur stāvokļiem es strādāju, lai dabūt viņu šajā ventrālajā nervu sistēmā, lai to pieredzi, kam viņš šobrīd dzīvē iet cauri, un kam viņi grib iet cauri, viņi pieredzētu ar piepildījumu, ar šo balansu. Jo visi grib mieru, visi grib piepildījumu, visi grib balansu. Un tas ir, to tā kā visi saprot. Ja? Tad, kas ir tas manā ikdienā jāizmaina, kas man jādara savādāk, jo nozīmē to, ja es ikdienā neesmu balansā, es esmu ikdienā spiedienā, tad viss tas, ko es daru, patiesībā to arī rada. Un no tā man jāsāk atteikties pamazām. Un jāliek iekšā pilnīgi nezināmas jaunas lietas, kas potenciāli var strādāt. Ja. Un tas, ko mēs darām, mēs cilvēkiem dodam to instrumentu, ja, darbā ar nervu sistēmu, ieliekam viņu tādā tādā nulles stāvoklī. Caur somatisko elpošanu ieliekam viņu nulles stāvoklī, lai viņš sāk saprast, kāds izskatās, kāds sajūts, ka tu vari būt tajā piepildījumā, tajā balansā. Un kas ir jākabina nost, kas ir patiesībā jākabina nost. Un tas ir viens no tādiem instrumentiem, kas ritīgi man palīdz, tev ir palīdzējis ļoti, un arī mūsu klientiem. Mēs vienkārši dzīves viņu mainām. Viņiem dzīves reāli mainās no tā, ka viņi spēj būt, ka viņi tiek ielikt šajā nulles stāvoklī un ierauga lietas pavisam savādāk. Ja, un pārstrādāšanās tā ir
Nu, es teiktu, tā ir viena no top 3 punktiem, kas nervu sistēmu ieliek disregulācijā. Jā. Jo manā gadījumā, kā es teicu, strādājot ar vadītājiem, ja tu nepārvaldi savu prātu, ja nepārvaldi savu ķermeni, savu nervu sistēmu, nu, loģiski, ka arī tiem darbiniekiem visdrīzāk būs tas pats. Jā. Vai beigās sanāk, ko tādā psiholoģijā, ko nozīmē disregulēta nervu sistēma, es uzvedos, attiecos kaut kādā veidā kā bērns. Jā, kādā automātā, nevis tu vadi, bet kaut kur tās tavas iekšējās programmas vada tevi. Iekšējās pārliecības, vai kā mamma un tētis ir mācējuši, vai kā sabiedrība kaut kur māka. Ēdiens, pārmērīgs ēdiens, nervu sistēmas disregulācija? Jā, noteikti. Bet atkal ir tas, kad esot kontaktā ar savu ķermeni, tā kā var sajust, ko es gribu, ko es negribu ēst. Var sajust. Un arī cik daudz? Un cik daudz, jā. Vienīgi vai ir tas pieredums, ne tā ir tev viss jāizēd. Tāpēc, ka bērnībā tev pausi. Cieņa, jā. Un vēl tā ir programma. Kamēr šķīvs nebūs tukšs. Saulīt nespīdēs. Nedrīkst iet ārā, spēlēties ar draugiem, priecāties ventrēlēnā stāvoklī. Un atkal, man liekas svarīgi vienkārši skatīties apakšā ar to nodomu, vienmēr iečakoties, es tagad ēdīšu, jo man gribās, vai man vienkārši iekšā ir kaut kāds sajūtas, kuras es šobrīd nespēju nosaukt vārdā, es viņas vienkārši jūtu, man kaut kur neforši, kaut kur nevērti būt savā ķermenī. Kompensēja. Un tāpēc es vienkārši tagad kaut ko apēdīšu, lai es to nejustu. Impulsīvie pirkumi. Jā. Padalies šito, kā tas disregulē nervu sistēmu patiesībā? Ko es impulsīvie pirkumi, jā. Tā kā man ir liela pieredze vienkārši ar jaunajām mamām, tad tas, ko viņas dara, viņām viens nav kvalitatīvs miegs, tas miegs ir ļoti saraustīts. Un bieži vien ir tā, ka tas bērns tik bieži pa nakti ceļās augšā, un tā sievietei jautā nervu sistēma ir tik ļoti disregulēta, dēļ tā, kad ir augšā, tā kā nomodā, miegā. Un tad vienkārši kaut kāds ir tas brīdis, kur nevar vairs aizmigt, tāpēc, ka tas simpātiskais stāvoklis ir vienkārši jau pa daudz, tā slodze vienkārši ir pa daudz. Un tas, ko bieži nakts laikā vienkārši dara, scrollā, iepērkās online veikalos. Un, tad... Kompensējot tos iekšējo to stāvokli. Jā, ka nav vienkārši... Ka es ar savu pirkumu varēšu aizlāpīt to, kas man pietrūks. Jā, kaut kur to caurumiņu, kad, vismaz es šodien smuki izskatīšos pa dienu. Man arī dzirdējuši tā ir, kad vienkārši nervu sistēma ir tā uzvilkusies, kad plāc vienkārši kaut ko nodruši, lai nolēt vajag. Tāds sajūtas ir, jā. Jautājums pēc tam, vai tas bija tā vērts vai nebija tā vērts. Jā. Citreiz ir tā vērts. Citreiz ir, jā, bet tad vienkārši atkal ir tā apzināta spēja paņemt apzinātu pauzi. Jo tas impulss jau var būt. Jo mums ir ļoti daudz impulsi. Bieži vien arī, ja mēs esam kaut kur, vietā, kur ir daudz cilvēki, bieži vien mūsu nervu sistēmas ir viņas sakonektējās viena ar otru, un tad pāriet kaut kur tie impulsi. Pāriet tie impulsi, un tad vai tu tam impulsam seko, vai viņš tev kalpo, vai viņš tev nekalpo. Un tad mēs arī aiziet, tas ir divas lietas, kas mums aiziet no šī kontekstā. Pirmais ir nepietiekams miegs disregulē nervu sistēmu. Līdz ar to miegs ir numur 1 patiesībā vēlēs sakārtot savu nervu sistēmu, sāc ar miegu, lai kāds prakstu taisību, bet ja tev miegs nebūs sakārtots, lai cik labi ēdienu tu ēstu, cik daudz pietiekami veselīgi balansā sportot, ja miegs nav sakārtots, tev nervu sistēma būs disbalansā tik un tā. Līdz ar to, ja tev nervu sistēma disbalansā daļa miega, tu vairs negribēsi ne kvalitīvi ēst, ne kvalitīvi sportot. Tik un tā beigās. Jā. Līdz ar to miegs 7,5 stundas līdz 9,5 stundas, tā intervēlā Pasaki to jauniem vecākiem.
Tas ir dzīves, bet mēs par to runājām, jā, tas ir dzīves posms, kas ir neatņemams dzīves posms, bet es ticu, ka pāris sakārto šo te nervu sistēmas jautājumu, jo viņi jau izstaro to stāvokli, un bērns tikai nospoguļo to stāvokli. Ja vecāki ir mierīgi, bērns ir mierīgs. Un tas ir manā praksē neskādams reiz parādījies, ja, kad vecāks iemācās regulēt savu nervu sistēmu, bērns pēkšņi paliek mierīgāks. Ja, un tas pats ir uz to posmu arī. Jā, būs kaut kāds periods, mēnesis, 3, 6 mēneši, ja, maksimums vajadzētu tā būt. Ja. Bet to visu var iemācīties. Un ja pieņemsim, ka tas posms ir kaut kāds, kurā mamma nespēja izgulēties vai tēvs nespēja izgulēties, jā, tad tik un tā pēc tā posma kaut kāda nevis ielikt vēl uz 3-4 gadiem, kad joprojām ir tā nervu sistēmas disregulācija caur bērnu, ja, bet mācīties regulēt nervu sistēmas nozīmē pārstāt kaut kā viens no veidiem, kādā veidā mēs disregulējam nervu sistēmu, rulējam telefonu, ja. Un tā ir katastrofa īpaši naktīs, ja, jo nervu sistēma tiek automātiski ielikta paaugstinātā stresā. Jā, tā ir. Un tas ietekmēs tavu miegu. Jā, tā ir. Jo zinu, kad man ir arī klienti, kas nāk un saka, kad pārskatot kaut kur ikdienas ieradumus un visu pārējo, lai saprastu, kur kaut kas ir jāmaina. Bieži vien ir tā, ka es esmu tik pārgurus vai pārgurus dienas laikā, es vakarā iekrītu gultā, es nevaru aizmigt, ko es daru, vienkārši es scrolloju līdz es aizmiegu, vai es klausos austiņās podcastu, līdz es aizmiegu, vai es klausos, ieslēdzu televizoru, līdz es aizmiegu. Tā kā uzreiz, jo nervu sistēmu vajag pārstimulēt, lai viņi aiziet dorsālajā stāvoklī, kas ir shutdownā, kur tu vienkārši atslēdzies. Jā. Kas vairs nav veselīgs stāvoklis patiesībā. Jā, jo tur tev vienkārši izrauja kortisolu. Jo ir pat daudz jau, tā kā jau smeļās. Līdz ar to arī viena no tādām pazīmēm, kas liecina, ka cilvēkam ir pārslogota nervu sistēma, ir augsts vai zems asinsspiediens. Kas ir ļoti bieži patiesībā, ko es pieredzu savās praksēs, darbojoties ar klientiem, strādājot ar klientiem, augsts asinsspiediens. Ja? Ko tas nozīmē somatiski, tas nozīmē ikdiena ir tik lielā spiedienā, ka ķermenis jau parāda. Spiediens ir augšana, tā kā ir pat daudz. Ja? Un cilvēks, ko dara parasti, viņš ir, protams, regulē ar zālēm viņu, bet tas nepalīdz. Īstermiņā palīdz, ilgtermiņā nepalīdz. Tik un tā. Un kas ir interesantākais, tikko cilvēks iemācās to savu nervu sistēmu regulēt, šis spiediens arī normalizējās, asinsspiediens normalizējās. Ja nav sačakarēts ļoti ķermenis. Protams, jā, tas ir fenomenāli. Jā. Vai interesanti. Bija jautājums, bet viņš atnāks pēc tam atpakaļ vēlreiz. Nepietiekams miegs. Jā. Labi. Kas ir nervu sistēmas regulācija? Kas to veicina? Kādas darbības, notikumi, situācijas atcerējos? Pirms mēs ejam šajā jautājumā iekšā, vide, cilvēki spēj disregulēt nervu sistēmu. Tu teici, ja, kad mēs esam vienā telpā un mūsu nervu sistēmas būtībā lasa, ja, jo zinātniskie pētījumi tajā, ka psiholoģija atbalsta psiholoģiju, tas nozīmē cilvēku psihe atbalsta cilvēku otras psihi. Ja. Tas ir pāros īpaši, jā, kāpēc mēs satiekamies ar konkrētiem cilvēkiem, kāpēc mēs izveidojam attiecības ar konkrētiem cilvēkiem, tāpēc, ka psihe pievelk psihi, programma pievelk programmu neapzinātā veidā. Lūk, un ja mēs esam cilvēku vidē, jā, kas mums rada nepatīkams sajūtas, emocijas, asociācijas, atmiņas, tas tavu nervu sistēmu, cilvēku nervu sistēmu disregulē, ieliek spiedienā. Mēs runājām par radu sajietiem reizi gadā, kas notiek, ja, sajiet visi radi, aizbraucot uz tādu pasākumu, kas cilvēkam notiek, viņam sāk atmiņas sāk nākt atpakaļ, gan pozitīvās, gan arī negatīvās. Ja. Un patiesībā tie radu sajieti, kur visi mērās ar ko kurš ir panācis, tas nevienmēr tas tā ir, bet bieži tas tā ir, ja, tā ir tāda klasika. Jā, tas ieliek spiedienā un ieliek nervu sistēmu patiesībā spiedienā. Un tā pēcgarša parasti pēc tādiem, ja ir pēcgarša pēc pasākumiem ar cilvēkiem vai pēc pasākumiem, jā, vai satikšanām ar cilvēkiem,
pēcgarša tā kā pats, Tā kā slikti, tas kaut kur nozīmē, nolaist sev, kaut kur nav spēks, nav enerģija, vajag kaut kur diennakt, lai attiet no tā. Jā, tas nozīmē, ka tava nervu sistēma bijusi disregulēta. Jā, tev tur nevajadzēja patiesībā būt, tev vajadzēja iemācīties pamanīt to impulsu un aiziet ātrāk prom no tās vidas. Jā, spēja izkāpt ārā. Un tas pats ir ar darbu arī, spēja izkāpt no darba, kas tev nepatīk, jo spēja pauzīt. Statistika vispār ir tāda, ka 70% cilvēki dara darbu, algo darbu, kas viņai nepatīk. Jā, un tas nozīmē, viņi patstāvīgi šie 70% cilvēki kā minimums, jā, es teiktu, kā minimums, es domāju, ka pat statistika vēl lielāka ir, viņas laika ir disregulētā nervu sistēmas stāvoklī. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka, jāmaksā rēķini, jā, kaut kas ir jādara, jā, hipotēka, jā, jāuztur ģimene, jā, kādreiz tā varēšu kaut ko darīt. Protams, tas arī ir vārē, jā, slāvā, karjeras kāpnes, jā, un tas viss ieliek arī tajā pārmērīgā darba slodzē beigās. Un cilvēki bieži dara to, kas viņiem patiesībā nepatīk. Un tā ir arī vide, jo tur tu interaktē ar kolēģiem, jā, ar klientiem, un ja tas rada dienas beigās baigo tādu spiedienu, un tas spiediens, tu to spiedienu nevar dabūt ārā vēl nākamās dienas, un tur laimīgās dienas ir tikai piekdienas, jā, un svētdienas vakar ir tas, kad bāc rīt atkal uz darbu, jā, tā nervu sistēma patiesībā disbalansā ir. Jā. Īstenībā vēl viens veids, ko es iesaku vēl saviem klientiem, lai viņi vispār tā kā saprastu, cik augstā stresā viņi ir kaut tāds pats pulkstenis vai gredzens. Jo es atceros, tad, kad es sāku mērīt, es jau arī, es arī maucu, tā kā maucu agrāk vienkārši maucu līdz kaut kādam brīdim. Un tad, jā, kad ir tas pulkstenis, tā kā vakarā es paskatos, kas ir tie brīži, kur ir man bijis tas pīķis, kur ir augsts stress bijis. Interesantākais bija tas, ko es novēroju, kad man augsts stress parādījās tajos brīžos, kur es satiekos ar cilvēkiem, kur ir vairāk par 3. Okay. Un, zin kā, iekšējā sajūta man nebija tāda, ka man tā kā stress no tā ir. Nē, bet kaut kur tas tā kā kāpj neapzināti tā spriedze. Viņi ir uz augšu. Un tad, kad es šito piefiksēju, es vienkārši, ir kārtējā reize, kur man atkal ir jāstiekās ar cilvēkiem, kas ir vairāk par 3. Ko es daru? Es vienkārši uzreiz tā kā mēģinu sajust, kas tagad notiek. Kas tagad notiek? Jā, tiešām sirds tā kā daudzās. Interesanti. Tā kā tā spēja vienkārši, jā. Tāpēc tās viedierīces, viņas var palīdzēt sākumā, tā kā vispār izveidot to kontaktu. Saprast, kas tur notiek. Tāpat laikā tās viedierīces arī var ielikt lielākā stresa stāvoklī. Tikai tāpēc, ka tur visu laiku ir tā kā sūdīgs miegs, augsts stresa stāvoklis, tāpēc ja būtu tādām balansām jādozē, jā, cik tev tas dara, cik tev tas nedara. Bet jā, es piekrītu. Viņš palīdz arī. Jā, bet varbūt tā kā viens ir tas, kad reku tev ir tā lampiņa, kas tev parāda. Jā. Ko tu dari? Vienkārši uzvelcies vēl vairāk, tāpēc, ka tev tā lampiņa tur deg. Tas vēl kā, kur es nespēju vadīt savu nervu sistēmu, tikai tāpēc, kāpēc šis pulkstenis vada manu dzīvi, jā? Kāpēc mans pulkstenis nosaka to, kā es jūtos? Vai tu apzināti paņem pauzi, es, piemēram, šodien atpūšos, vai šodien atceļu kaut ko, vai šodien, nezinu, ja es šodien nevaru, tad es vakarā kaut ko izdaru priekš sevis. Kas atbalsta manu. Bet kā notiek parasti? Parasti notiek tā, kad šitas paies, rītā būs jauna diena. Jā, mums izgulēsimies un atties, jā. Bet patiesībā māksla paņem brīvu tajā dienā, kad nervu sistēma ir rītīgākā spiedienā vai pat nedēļu. Jā, nepaņemt projektus, nepaņemt klientus, jā, neaiziet uz darbu, paņemt slimības lapu tikai tāpēc, ka nervu sistēma ir disregulēta, ir tikai veselīgs veids patiesībā no ķermenim. Šito ilgi mācījos. Es arī, jā, un tas ir par ilgmūžību patiesībā arī, jā. Ja mēs gribam dzīvot kvalitīvi ilgtermiņā, tad viens no primāri pamata lietām ir mācēt regulēt savu nervu sistēmu, jo visas slimības rodās, visas nē, lielākā daļa, jā, 95% slimības rodās no tā, kad mums ir stress. Jā, tad disregulēta nervu sistēma, tas nozīmē.
Un kāpēc tās slimības rodās? Tāpēc, ka ja tu visu laiku staigā no simpātiskā uz dorsālo, tas nozīmē, ka tavs ķermenis īsti nedabū nemaz kaut kur atjaunoties, dabīgi atjaunoties. Un tad, kad mēs iekāpjam ventrālajā, mums ķermenis vienkārši dabīgi atjaunojās. Mums nav nekas jādara. Mums īstenībā nav. Dorzālajā arī miegs ir braņķīgs raustīts. Mums īstenībā nav nemaz nekādas, zāles vai īstenībā pat meditācijas un elpošana vienkārši vienalga. Bet, ja tā ikdiena ir sakārtota tā, ka es spēju normāli atjaunot sevi, mēs te vienkārši runājam par to, kā izdzīvot augstu stresa apstākļos. Bet normāli jau vajadzētu būt tā, ka tas stress nav tik augsts, kā viņš ir mūsdienās. Tas ir parasti tā, kad es runāju par stresu dažādās lekcijās un grupās, tad cilvēki vienmēr pārklausās to pats, un visiem ir ļoti daudz stresa, bet ir taču arī labais stress, Ir labais stress. Bet vispirms iemācies tikt tajā ventrālajā ilgtermiņā, patstāvīgi, un tad tev tas labais stress tik tiešām būs. Bet ja tu visu laiku esi spiedienā, tad labais stress tur nemaz patiesībā nav. Tā ir. Tā ir. Interesanti. Ok, kas ir nervu sistēmas regulācija? Kā mēs varam regulēt savu nervu sistēmu? Mēs sapratām, viens ir miegs. Izgulies kārtīgi un nevis vienu dienu, jo negulēta nakts tu nevari nokompensēt vienā nākamajā naktī. Tu nokompensēsi nākamās 3, 4, 5 dienas tikai. Jā, to es zinu, kad es eju līdz uz dzemdībām, ka es neesmu gulējis diennakti vai ilgāk kā diennakti, ka man pēc tam vajag vismaz normāli 3 dienas, lai es recovery uztaisītu īstenībā. Tad miegs. Jā. Tas ir veids, kādā veidā es varu regulēt savu nervu sistēmu. Meditācijas elpošana? Meditācija elpošana. Tādā bāzē jau ir tās vajadzības. Tad, kad tu saproti, kas ir tā tava vajadzība. Lai es saprastu, kas ir mana vajadzība, man vajag ielikt sevī tādā miera stāvoklī. Meditācija un elpošanas ir ritīgi labi patiesībā palīdz un viens no tādiem efektīvākiem instrumentiem patiesībā. Un tad es to vajadzību daudz labāk varu izprast, daudz dziļāk varu izprast, daudz saprotamāk saprast. Jo tad, kad es arī stāstu cilvēkiem izprot savu vajadzību, viņi nesaprot, kas ir pašsaprotam, bet nemāk izskaidrot, kas tas ir. Jo īstenībā diezgan daudz cilvēku kaut kur jau neapzināti, viņi ir atraduši kaut kāds veids, kas viņus dabū kaut kādā miera stāvoklī, ventrālajā stāvoklī. Es pastāstīšu par vienu klientu, kurš makšķerēt brauc. Ja, viņa veids, kā viņš atpūšās, viņš brauc makšķerēt. Okay. Bet, tas ir tas, kur viņš ir miers, ir daba, es vienkārši esmu ar sevi, es tur ķeru zivtiņas, laižu viņas atpakaļ. Un tas ir tas veids, kā es sev kaut kur regulēju, dabūju to mieru. Un ģimenes pieaugums un saprotu, nebūs vairāk. Es netieku vairāk, netikšu tik bieži, un kaut kur iekšā ir tāda trauksme par to, ka man atņem kaut ko tik milzīgu, man dzīves sastāvdaļu, bet tad, kad man saprot, ka tā īstenībā tā vajadzība apakšā tur ir miers un spēja būt īstenībā ventrālajā nervu sistēmas stāvoklī tajā brīdī, vienkārši ir jāieliek cita prasme, cits veids, kā to stāvokli sasniegt. Jo ne jau makšķerēšana ir tas, kas viņam ir vajadzīgs. Viņam vajadzīgs tas miers, ko viņš dabūtu caur makšķerēšanu. Jā. Tieši tā. Un viņš saprot to, ka tie piedzimis bērni, viņam nebūs laiks aizbraukt makšķerēt. Līdz ar to, var jau braukt makšķerēt arī, ja tas ir labākais veids, kā tur dabūt, bet tas aizņems vienkārši daudz laika. Kas ir tas, kas tev šajā posmā, kad tev ir bērns, aizņem maz laika? Jā, un kā tu vari dabūt to pašu īstenībā rezultātu, tikai daudz īsākā laika veidā. Un īstenībā, ja mēs ņemam to elpošanu un meditācijas prakses, tad mēs jau viņus, ja pildam katru dienu, mēs varam sevi vienkārši visu laiku komitot tam, ka mēs ikdienā esam tādā stāvoklī. Vienkārši daram tās lietas. Nevis varam brīvdienās tikai to dara. Kā vieglāk pateikt nekā izdarīt, vienkārši no pieredzes arī savas personīgās gan cilvēku pieredzēm, ķermenis un prāts zina ierasto stāvokli. Un tas ir ritīgi būtiski. Ja?
spiediens ierasts stāvoklis, trauksme ierasts stāvoklis, paaugstināta nervu sistēmas stāvoklis ierasts stāvoklis. Nozīmē to, ka mums caur gribas spēku vajag iedot tās pozitīvās lietas patiesībā, lai es to, kas ir ierastais, ielikt iekšā jaunu ieradumu, kas nomainīja to ierasto iepriekšējo spiedienu pret šo te es meditēju, un mana meditācija vai elpošana, intrāla elpošana paliek arvien labāk un labāk. Jā. Jo kaut kur jau arī ir tas, kāpēc ir ērti būt tajā spiedienā, kāpēc ir ērti būt tajā ikdienas kara stāvoklī, tāpēc, kad kaut kur jau tā sistēma iekšā zina, ka tad, kad es no tā kara izkāpšu, man būs tā kā jātiek galā ar visu to, ko es tajā kara laikā piedzīvoju. Jā, tas ķermenis jau, tā kā viss jau mums te paliek. Tās izpausmes, viņas jau nāks kaut kur iespējams vēl vairāk ārā. Nervu sistēmas atmiņa paliek. Jā, tās emocijas varbūt vairāk nāks ārā. Jā, tas aizvainojums kaut kur vairāk nāks ārā. Līdz ar to tas dusmas nāks vairāk šis ļoti labs viens no nervu sistēmas regulācijas praksēm, lietām, ko mēs varam darīt, ir ļaut emocijām arī būt veselīgā veidā. Raudāšana, dusmošanās, smiešanās, kas ir aizsarga mehānismi patiesībā mūsu ķermenim, veselīgā veidā to darīt, kas palīdz izrunāšanās, tā skaitā arī patiesībā izrunāt to, kas tev ir. Pirmais impulss, kas nāk, kā tu šobrīd jūties. Jā, un galvenais tajā brīdī pretī ir svarīgi, ir kāds tiešām veselīgs klausītājs arī. Jā. Tad mēs runājām daba, sports, protams, arī regulē nervu sistēmu, augstās peldes momenti, bet regulē nervu sistēmu. Viss tas, kas mums rada piepildījumu un ir atbalsta mūsu nervu sistēmu, tad būtu precīzāk, jo piepildījumu var radīties kaut kas cits arī vēl, un tas neatbalsta mūsu nervu sistēmu. Tādā vienā vārdā apzinātība, mācīties, apgūt, ieviest savā ikdienā, savā nervu sistēmā, savā prātā, ķermenī apzinātību. Es gribu pateikt, ka apzinātība nenozīmē pareizi, nepareizi. Tieši tā. Ja, kas sabiedrībā ir pieņemts pareizi, tas nenozīmē, ka tas ir apzināti kaut kur. Ja, katram cilvēkam īstenībā katram cilvēkam ir sava apzinātība. Tā ir ļoti individuāla. Jā, katram cilvēkam ir sava iekšējā pasaule, un viņi atšķirās. Un tā iekšējā pasaule veidojas no pagātnes pieredzes. Jo katrs mēs izaugām unikāli. Jā, tieši tā. Un tāpēc vidējas notikumos, situācijās, cilvēkos, jautājumos. Un tāpēc arī mūsu tā nervu sistēma, viņa ir pielāgojusies tam, ko mēs esam piedzīvojuši. Tāpēc mums tā apzinātība katram ir savādāka. Un te nav pareiza, nepareiza apzinātība. Te ir katra cilvēka individuālā apzinātība, un vai viņa kalpo tev kā individuālam cilvēkam, tavām vai individuālajām vajadzībajām vēlmēm, vai arī nekalpo. Un tas ir viss. Un tas, kas vienam pareizi, tas otram ir nepareizi. Ritīgi vērtīgi. Mums liekas izdevās nodot kaut kādu intro par nervu sistēmas regulāciju, jo patiesībā ļoti maz cilvēku šo runā ikdienā daudz, vismaz neesmu baigi saskāries.